3 kg, 3,5 kg. Tāds bērniņš piedzimst normālas grūtniecības gala rezultātā. Tomēr ir daļa bērniņu, kuri pasteidzās. Viņi piedzimst agrāk un svar mazāk par 1 kg. Tieši šiem bērniņiem visā pasaulē ir veltīts 17. novembris, kas ir priekšlaikus dzimušo bērnu diena. Rīgā šajā dienā Rīgas domā būs koncerts 6:00 vakarā. Uzstāsies Evita Zālīte, ērģeles spēlēs Kristīna Adamaite. Būs koris Solikantorum Rīga. Aicinam ikvienu būt šajā koncertā, tādējādi atbalstot šos vismazākos, atbalstot mediķus, kuri cīnās par viņu dzīvību, atbalstot ģimenes, vecākus, līdzcilvēkus. Tātad 17. novembrī 6:00 vakarā gaidīsim ikvienu, ieeja koncertā ir bez maksas.